Pēc tam, kad 2011. gadā ar Izglītības un zinātnes ministra rīkojumu tika pārtraukta projekta īstenošana 18 tehnikumiem visā Latvijā, Ventspils tehnikumam pirmajam no 11 izdevās atsākt rekonstrukcijas darbus. To izdevās ar Eiropas Savienības fondu līdzfinansējumu. Tomēr šobrīd kļuvis zināms, ka būvnieki objektu nespēs nodot līgumā ierakstītajos termiņos, un par to spriedz šodien visu pušu pārstāvju sanāksmē. Par to, vai būs iespējams pārcelt līguma termiņu, mums ir jākonsultējās ar uzraugošo dienestu, kas uzrauga Eiropas finansējumu. Tas ir Valsts izglītības attīstības aģentūru, un viņu lēmums būs izšķirošais. Vairāk kā 10 miljonu vērtais projekts tiek administrēts no Valsts izglītības aģentūras puses, un būvdarbu līgumā ar akciju sabiedrību UPB ierakstīti 10 000 soda naudas par katru līgumā nokavēto dienu. Šobrīd darba aizkavējušies apmēram par 2 mēnešiem. Eiropas Savienības naudu mēs varam apgūt līdz 15. gada augusta mēnesim. Ja būs nepieciešams, tad mēs arī lūgsim projektu pagarinājumu aģentūrai, bet es vēršu uzmanību tieši uz to, lai viņi pabeigtu ļoti labā kvalitātē. Kamēr tehnikuma studentu mācības turpina dažādās pielāgotās telpās visā pilsētā, tikmēr Valsts izglītības aģentūrai būs jālemj, vai projektu kavēšanās nenozīmē Eiropas līdzekļu atmaksu līguma nepildīšanas gadījumā. Jāsaka, ka ir problēma ar to, ka valstī šobrīd trūkst kvalificēti būvniecības speciālisti, tas ir faktiski strādnieki. Ventspils tehnikuma projektam vismaz 86% no izmaksām sekti no Eiropas reģionālās attīstības fonda. Arī valsts budžeta līdzfinansējums pārsniedz 1 miljonu. Šobrīd papildus būvniecībai notiek iepirkumu konkursi skolas un viesnīcas interjeram un aprīkojumam. Diemžēl arī dizaina izstrādes projekts kavējas. Šogad atrisināts arī kopmītņu jautājums. Studenti dzīvo Olimpiskā centra 3 zvaigžņu viesnīcā un Ventspils augstskolas studentu kopmītnēs. Sākumā dzīvoju kopmītnēs, kur īstenībā arī bija tā baigi forši, jo iepazina daudz cilvēkus. Es domāju, ka kopmītnēs visiem vajag padzīvot vismaz to gadiņu, jo tas ir piedzīvojums, kaut kas jauns un savādāks. Tā īstā studenta dzīve. Jā, tieši tā. Šogad Ventspils tehnikumā uzņemts maksimālais audzēkņu skaits – vairāk kā 750. 307 no tiem ir pirmkursnieki. Ierasti dominē jaunieši no Kurzemes, Talsiem, Kuldīgas, tālākie studenti brauc no Jēkabpils un Daugavpils. Interesanti, ka tehnikumā daudz ir arī rīdzinieku. No Talsiem. Kāpēc tu izdomāji mācīties tehnikumā? Es nezinu, es gribēju tikt prom no Talsiem, tā bišķi kaut ko jaunu. Es negribēju palikt vidusskolā. Kādi ir pasniedzēji? Kā te vispār? Pasniedzēji ir normāli, viņi pretīm nākoši sanāk un jā. Tāpat Ventspils patīk? Es nezinu, reizēm nav ko darīt, bet tas ir ļoti reti. Sportu? Jā. Es spēlēju futbolu. Un te ir kur spēlēt? Jā. Vai ir ar ko spēlēt? Tas jau ir cits jautājums. Jauno tehniku ēku esi redzējusi, kā tev patīk? Jā, es esmu redzējis no ārpus, bet iekšā neesmu vēl bijusi, jo viņi vēl taisa. Kā tev liekas nākamgad, ja tur būs jāmācās, būs forši? Es domāju, ka jā. Un ir tā, ka tehnikuma audzēkņi ļoti lepojās ar savu tehnikumu? Es domāju, ka jā. No sākuma bija doma tāda iet uz vidusskolu, jo tur ir 3 gadi jāmācās, te ir 4, bet tagad neko nenožēlo. Man ir tāpatās nenožēlo īstenībā neko pilnīgi. Es esmu daudz, kur arī tikus ar šo skolu, gan uz Vāciju, gan Turciju. Praksē tieši un pilnīgi neko nenožēloju, patikt. Pēc projekta īstenošanas papildus jau esošajām metāla apstrādes, automehānikas, enerģētikas, elektronikas, viesnīcu un restorānu servisu programmām Ventspils tehnikumā tiks piedāvāts arī jaunas programmas, bet pagaidām mācības notiek sadalītās telpās, gan dienestu viesnīcā, gan izbijušajā Jaunradsnamā, arī Ventspils metināšanas rūpnīcā un labiekārtošanas kombinātā. Studenti stāsta, ka tas mācību darbu netraucē. Gonda Pornieciņa, Žodziņš, Kurzemes televīzija.